Mums novadā ir ļoti daudz ciemi, 34 ciemi ir, ja? Un katrā no šiem ciemiem dzīvo jaunas ģimenes ar bērniem. Mums nepietiek ar vienu izklaides laukumiņu Jaunmārupē, kur visi forši. Mums vajag par mazām naudām, bet vienkārši lietas uzbūvēt visā ciemā, lai bērni ar kājām bez vecāku līdzdalības var aiziet uzspēlēt basketbolu, pašūpāties vai uzspēlēt futbolu. Tad mēs uzskatām, ka tā ir tā vērtība, kas mums jāinvestē. Un mēs tagad ar Aleksandru esam Brīvkalnos, kur arī pietiekoši daudz cilvēku dzīvo, un arī šeit nav bērnu laukumiņš. Un, Aleksandra, tev kā reiz bija tikšanās ar vienu no Brīvkalniem iedzīvotāju. Ko viņi tev stāstīja? Jā, ziniet, tas ir Beberbeku ezers un tā daļa, kur mēs varam piekļūt pie viņa bez saskaņošana ar vietējiem iedzīvotājiem, ar īpašniekiem, jo šitā daļa pieder Mārupes novadam. Es runāju ar vienu sievieti, kurai bija vairāki bērni, kad viņi bija maziņi, viņas vīrs šeit pļāva zāli. Viņi staigāja, vāca stiklus, lai nebūtu tie stikli nemētātos šeit. Un vairākus gadus viņam mēģināja caur Mārupes domē atrisināt šo jautājumu, lai šeit būtu normāls bērnu spēļu laukumiņš. Bet, diemžēl, viņa iestrēdza kaut kādās sarežģītās biurokratiskās procedūrās ar Mārupes novadas dome, un tas projekts arvien nav atrisināts. Vieta ir ļoti smuka, šeit cilvēki atpūšās, un šeit diezgan daudz bērni, kas varētu arī spēlēties kaut kādā laukumiņā. Mēs uzskatām, ka šajos bērnu laukumu saskaņošanai jābūt pātrinātā kārtībā, vienkārši un saprotamai, tāpēc, ka rezultāts ir ļoti vienkārši. Bērniem ir jāuzspēlē basketbols brīvā dabā, vai jāpašūpājās, vai jāuzspēlē futbols. Kāpēc tik vienkāršu mērķi ir jāapgrūtina ar tik sarežģītām lietām? Balsojot par Latviju pirmā vietā, un mēs ar saviem esamību domē noteikti šo punktu atvieglosim un pacīnīsimies, lai katrā no ciemiem ir vismaz viens bērnu laukumiņš. Viegli, ātri un efektīvi uztaisīts. Un tas nemaksā daudz.